Čau visiem, ar jums ir podcasts Fotogrāfu sarunas. Paldies visiem tiem, kas skatās, paldies visiem tiem, kas klausās. Pēc vasaras brīvlaika mēs esam atpakaļ, un šodien pie manis studijā viens ļoti talantīgs fotogrāfs, videogrāfs, uzņēmējs, sporta entuziasts Mārtiņš Goldbergs. Čau. Pirmām kārtām sveicu tevi ar aizgājušo vārdienu. Paldies. Paldies, ka piekriti atnākt pie manis. Paldies, ka uzaicināji. Jā. Sāksim uzreiz, ķersimies, vērsim pie ragiem. Katrs fotogrāfs sarunas sākās ar vienu to pašu jautājumu. Šī epizode nebūs izņēmums. Epizode numur 9, starp citu. Mārtiņ, izstāsti. Atgriezies bišķiņ apakaļ laikā, izstāsti, kā sākās tavs fotogrāfijas ceļš, kā tu sāki bildēt, kā tavās rokās nonāca kamera. Kā tas viss sākās? Laikam, kad jāsaka, vislielākais paldies ir manam draugam Edgaram Primakam, kurš tagad ir ārsts. Paldies, Edgar. Kurš, godīgi sakot, ielika to pirmo kameru manās rokās, un tad mēs dzīvojot Ventspilī, tur staigājām pa pilsētu, bildējām draugus viens otru, un tas bija tas laiks, kad ir kaut kāds Tumblrs, tev ir kaut kāds tur... tāds arī bija pareizi, Tumblrs bija. Jā, un tad pirmie Instagram laiki un viss, un tad tu liec tās bildes kaut kur iekšā un tā, un tad, es tā tehniski, vēl joprojām īsti līdz galam lietas daudzas nesaprotu, bet viņš vienmēr tehniski visu zināja, bet man bija vairāk tas tā idejas puse, un tad mēs kopā bijām tāda laba komanda. Un tad, principā, ar to es tas bija ap vidusskolas laiku, bišķi pirms es sapratu, ka, šitais man patīk, un tad es aizbraucu uz Dāniju studēt, un tad es vēl Latvijā pastudēju, un tad es vienkārši kādā vienā mirklī sapratu, ka, es gribu būt fotogrāfs, jo es nevarēju īsti saprast tur video vai foto, jo man arī video ļoti interesē, un kurā bildē iedaros, un tad jāsaka paldies instrumentiem arī. Viņiem bija atkal koncerts Siguldas pilsdrupās, un man vajadzēja pāris bildes priekš mūsu doķenes, ko mēs skolai taisījām ar Kristapu kursu biedru, un tad man likās, fotografēt īstenībā ir baigi krūti. Šis ir tas, ko es gribu darīt. Un tad mazliet paiet vēl uz priekšu, atkal zīmīgi instrumentu koncerts, un 2019. gadā es satiku Miku Skļaviņu, kas ir Latvijā ļoti pazīstams superīgs sporta fotogrāfs. Un mēs kaut ko runājam vārds pārdam, viņš saka, es bildēju VF, ja tu gribi, tu vari atnākt, kādas reizes, tad, principā, pēc tā es sapratu, kad tā kā esmu tur spēlējis to basketbolu, esmu tur bijis, tas basketbols un tas sports ir tas mans kas man ļoti interesē, un kur man gribās būt. Un tad rest is history. Sastruktūrizējām bišķiņu tavējos to stāstījumu. Cik sen tas bija? Kad tu paņēmi to kameru rokās? Tēc vidusskola, cik gadi apakaļ tas varētu būt? Tie varētu būt kaut kādi ap 15 gadiem. Jā. Un principā arī tikpat arī uz atpakaļ. Un kas bija tas, ko jūs tur sākāt bildēt? Kas kā tās pirmās lietas kaut kādas, kuras tev tā kā paķēra? Vispār pirmās lietas cilvēks riktīgi nepatika bildēt. Man liekas, daba ir way to go un tās kādas ainamas un tā. Cik smieklīgi ir tas, ka es vispār tagad to nedaru. Tā kā cilvēka liekas ir kruti un tādas lietas. Bet tu gāji pa pilsētu, tur tā bija tāda, tu bildēji visu, tev vienkārši tu ej un tev tāds, tu tur kaut kur kādam citam Tumblrā kaut ko atrodi vai kādā blogā, un tev tāds, es šito gribu mēģināt recreatot, un tu vispār sāki bildēt ar kaut kādu kameru, kurai kā settingus gandrīz vispār nevar pielāgot, bet nekas, tu mēģināji. Tu atceries, kas tā bija pa kameru? Tā bija kaut kāda Fuji kamera, bet viņa ir tāda pusdigitāla, nevar saprast. Viņai bija tur objektīvs kaut kāds, bet viņai tur tāda mistika bija. Jā.
Bet, Un tu viņu tā kā nopirki vai tev kāds viņu? Nē, tā bija Edgaram kamera. Okay. Jā, un viņam patika to visu darīt, un tad mēs tā kā kopā gājām un darbojāmies. Un tad tikām pie 60D kanona, pie 650 arī D. Protams, tu tur dzīvo. Un tur pa vidu vēl es kaut kur ap 17 gadiem sāku strādāt klubā kā fotogrāfs. Kas tas pa klubu bija? Bija tās KISS-klubs. To es atceros. Pat es to atceros. Jā, es tur strādāju kā fotogrāfs, tur tā puslegāli, pus nē. Okay. Un tie arī bija interesanti laiki. Un kā klausoties arī citas sarunas, man liekas, ka visi tie fotogrāfi ir kaut kādā brīdī bijuši tajā klubā. Un tas iespējams ir ļoti daudz mācījis, teiksim, strādāt kā ar cilvēkiem. Jā. Vispār ir īpaši kaut kādos pasākumos un reportāžās, kad ir jāmācās reaģēt, ir jāmācās noķert īsto mirkli, ir jāmācās arī visa tā komunikācija, kas ir ar to cilvēku. Jo, būsim godīgi, klubā cilvēki ir dzēruši. Dzēruši cilvēki nav gudri. Jā, tur tādā kluba vidē, man liekas, labi norod tev gan ķert tos īstos brīžus, gan arī iemācīties komunicēt normāli ar ne pārāk adekvātām personām kaut kādā brīdī noteikti. Jā. Bet tas ir rīktīgi, tas baigais akcents ir īpaši tādā Ventspilī dzīvojot. Tur jau nekas tāds baigi nenotiek. Tā pilsēta, viņi varbūt vizuāli ir tāda mākslīgi uzbūvēta, skaista un viss ir forši, bet tur nekas tāds nenotiek. Arhitektūra viss ir vienāda. Precīzi, tā kā, kad tu skaties kaut kādā Liepājā vai tu skaties Rīgā vai tajā pašā Jelgavā, kur ir tādas aktīvākas radošo cilvēku zonas Latvijā, tad tev liekas, ka tas viss balstās arī tā pilsētā, tas viss balstās tajā kaut kādā cilvēku kultūrā, kas notiek pasākumi, notiek lietas, līdz ar to viss kaut kā varēs. Tā Ventspilī daudz kas nenotika. Ventspilī bija basketbola komanda, visi gāja, visi kaut kur trenēties, un tad bija palēnām arī tās tusiņu vietas vienkārši samazinājās, bet tas KISS-klubs bija pietiekami ilgi, un viņš bija pietiekami interesants. Ir īpaši, ka tev ir 17 gadi, tu mācies vidusskolā, 4. vakarā ir uzstājies Ozols vai Gačo vai kāds cits mākslinieks, un tu vēl pēc darba nāc mājās, un tava mamma iet uz darbu. Normāli. Tas labi iemācīja, bet tāpatās tu biji nākamajā dienā skolā, viss bija kārtībā. Labs, un tu stāstīji par kaut kādu doķenu vidusskolā, instrumentiem doķeni. Tas nebija vidusskolā, tas bija studējot jau Rīgā, Risabā. Jā. Mums bija jātaisa. Smieklīgs tāds, ka mums bija jātaisa dokumentālā filma, un mēs ar kolēģi Kristapu Mozgiru izdomājām, ka mēs taisīsim doķeni par to, ka mūsu skolai nav tehniskais nodrošinājums, ko mums solīja, kas būs, un visādas tās lietas, un viss slikti ir Risabā. Un mēs aizējām pie tā kursa vadītāja, Aigara Ceplīša, un viņš tāds paskarbs džeks, tā rēcīgs paskarbs tāds, un viņš tā konkrēti saka, un viņš vienkārši paskatās mums acīs, un viņš saka, beidziet pisties par to, kas jums nav, un izdariet kaut ko ar to, kas jums ir. Un tad bija jāmeklē, ko darīt un ko filmēt. Un mēs nofilmējām, atradām, Kristupam bija klients aģentūra, un viņam vajadzēja tur dokumentālo filmu par to, par vairāk tādām aizkulisēm no Atkals koncerta, kā viss tur tapa. Fantastiskas intervijas sarunas ar Jāni, ar Reini. Tad no tām izrietot ārā, tu vienkārši visā tā fotografijā, visā tā pasaule bišķi pavērās kaut kā citādāk, un tu likās, baigi interesanti, tu kaut kā spēj sataustīt to, ko tas mākslinieks ir teicis, es šito tā kā sāku tagad nolasīt. Un tas bija tas mirklis, kad man likās, es gribu būt fotogrāfs, nevis operators vai režisors. Jā. Un tā videogrāfija, kā viņi tur pirmsākumos, viņi tur arī jau bija, vai viņi
Nu, kā viņi ienāca tavā tajā darba, bet tajā ikdienā? Jā, es viņu agrīnākos laikos sauktu par videogrāfiju, jo vispār sākot studēt Rīgā, man bija tā Dānijas izglītība, multimediju dizainā un komunikācijās. Es sāku strādāt aģentūrā Deepwhite, kas vispār ir PR aģentūra, bet es viņiem uzrakstīju ēpastu par to, kāpēc viņiem mani vajag darbā, un tad mani paņēma, un visas aģentūras pāriet uz to, ka, mums jātaisa saturs ir. Un tad es viņiem fotografēju, kaut ko bišķi padizainēju, kaut ko filmēju, un tad beigās es atdalījos no viņiem, un tad paralēli skolai, kas bija riktīgi krūti, jo man bija skolas mājas darbi visādi jāpilda, kurus es vienkārši realizēju kā kaut kādus darba projektus sadarbībā ar citām aģentūrām, kuras filmēju, kaut kādas intervijas, tur sarunas, tur atskatus, tur visu kaut ko. Un tagad mēs esam... Un pēc tam bišķiņ satiekot pāris superīgus kursa biedrus, kā Kristaps, Niklaus, Mārtiņš, tas viss pārgāja no tādas videogrāfijas vairāk uz tādu production. Un tajā mirklī tas tā kā nodalās, ka tu vairs neesi tā kā tie svaru zālē tie instrumenti, kur tu vari kačāt pupas un kājas reizē. Bet tu esi, tā kā atsevišķi. Un tad, tad mēs esam taisījuši Latvijas televīzijas seriālu. Mēs esam reklāmas taisījuši, mēs esam strādājuši ar, jāsaka, ar visiem Latvijas lielākajiem zīmoliem, tieši arī video ziņā. Tas ir tas, ko es arī vēl joprojām laiku pa laikam daru. Mēs esam strādājuši ar daudz fantastiskiem māksliniekiem un taisam foršas lietas. Vienkārši tas bišķi ir pamainījies, tas precīzi tā nianse tajā, ko tu dari tajā video pasaulē. Kā tu, ja es tā drīkst izteikties, pirmsākumos kā zaļš gurķis tiki līdz tām aģentūrām un tiem sakariem, draugiem, jaunajiem? Kā tas notika? Sadarbības partneriem? Jā, tas pirmais bija ļoti palīdzēja, kad es esmu studējis tajā Dānijā. Un kad tu iepriekš arī kaut ko esi mēģinājis darīt, kad tu tur biju mazliet arī ar Ventspils basketbola klubu, tur kaut ko pabakstījies. Dānijā es biju izstudējis, tas man noteikti palīdzēja. Jāsaka godīgi, ka, tāpēc, ka man tur tā dizaineru izglītība bišķiņa valkās līdz, tad tas bija tas lielais burkāns viņiem, kas viņiem patika tieši tajā aģentūrā, ka es tiku pie viņiem. Un tikko kā tu sāc strādāt tajā aģentūrā, tur jau ir pirmkārt kolēģi, otrkārt dažādi klienti. Un tas nav tā, ka tu tagad klientam saki, es varu izdarīt lētāk nekā tu darīsi pie aģentūras. Bet vienkārši ir klienti mainās, ir tā, ka kolēģi iet strādāt citur in-housā vai kur, un tad viņi ar taviem kontaktiem nāk līdzi. Un tad tie kontakti vienkārši apaug. Plus, jāsaka, man liekas, ka visi fotografi, kas ir kaut cik fotografija vai video cilvēki, kas ir pārliecināti par savu radošo darbu vai ko, viņi par to runā. Tu runā ar citiem, tu rādi, tu kaut kādā veidā sevi showcase, vai tas ir Instagrams vai dalies tur Facebookā vai ko. Un tad no tā jau tas vienkārši aug. Un tad tev jau tie kontakti ir visvērtīgākais, ko tu tajā skolā vai kur iegūsti, tie visi ir kontakti. Tas, ko tu apgūsti mācoties, tas ir super, bet beigās laikam jāsaka, ka tie kontakti ir visvērtīgākais, ko tu tur iegūsti. Tu tāds daudzpusīgs džeks esi. Kā tu izdomāji, ka tu gribi arī dizainu mācīties, kaut kādu dizainiskās lietas? Tas ir grafiskais dizains, jā? Kaut kas tāds, pareizi, kā nodefinēt to, ko tu dari? Grafisko es vispār nedaru to. Okay. Man ir saprašana aptuvena, un mums tur bija tāds labs ieskats. Tas ir tajā Dānijā, tajā skolā? Dānijā, jā. Okay. Bija tieši viena... Kas tā ir? Kāds gribēs, kas klausīsies, izskatīs variantu? Dānija ir super vieta, kur studēt, jo izglītība ir par brīvu, un ja tu esi gatavs mazliet pastrādāt, tu vari dabūt stipendiju, un tā ir fantastiska iespēja visiem, kas par to šaubās un nezinu, ko darīt. Un man Dānija bija super 2 gadi dabūt AP degree, kur es sapratu, ka, 2 gadus es tur nostudēju 2 gadus, jā. Un es studēju universitātē, kur saucās IBA, International Business Academy, bet viņa pirms tam saucās NOMA, bet viņi tieši tajā gadā, kad es atnācu, viņi apvienojās un tad tur pārsauca.
Un līdz ar to manā galvā varbūt tā fakultāte vairs nebija tik spēcīga. Bet tur pirms tam mācījās vienkārši pāris pazīstami latvieši. Un tad tas kaut kā likās tāds safe, bet es arī gribēju tikt prom no tās Ventspils. Un tur runāja par to, ka jā, mēs tur, man stāstīja, ka mēs daudz tur ar kamerām darbojamies ar to visu un tā. Un, es sapratu, ka laikam man tas dizains ne līdz galam patīk. Man ir ļoti patīkami, tīpaši, kad es strādāju dažādiem projektiem un lietām, kad es kaut kādas bāzes lietas vienkārši saprotu. Ja man tur paprasa, vajag šo logo, tā kā, saka, viņi tomēr tur, dabūt citā krāsā vai ko, tad es pazīstu tos instrumentus, lai es to izdarītu. Un tad tur studējot, es vienkārši tā sapratu, ka man sajūta bija, ka Dānijā tu vienmēr būsi tā kā bišķiņa outsiders, jo Dāņi, vispār Skandināvi, tu vari būt tur Baltijas biznesa partneris, tu vari būt tā, bet, lai tu kā latvietis tiktu pie viņiem un strādāt, darīt foršas krūtas lietas, ir īpaši, teiksim, tādā radošajā sfērā, likās, ka kaut kā neaizsniedzami, jo tu nezināji, uz kurām pavadiņām tur vilkt, lai trāpītu. Un tu atbrauc atpakaļ uz Latviju, un tev čoms Mārtiņš Makrēckis, jeb DJ Makrēvi, vienkārši zvana, saka, klausies, mēs varam kaut kādu video mūzikas uzfilmēt. Tā kā burtis 2 nedēļas pagājušas, un tas, Latvijā ir ko darīt. Labs. Un vienkārši, un tagad jau, kad tu tiec tajā Latvijā līdz kaut kādam levelim, tad tev gribās mēģināt tikt uz tām ārzemēm, bet tev gribās tikt ar to savu profesionalitāti jau, kad tevi pamana un redz. Un varbūt arī ar latviešu zīmoliem kaut kādiem kopā. Kā tev šķiet, tagad, teiksim, mūsdienās, cik tādam cilvēkam, kurš grib tagad studēt kaut ko tādu kā fotografiju, videogrāfiju, dizainu, cik ļoti tas ir relevants mūsu laikmetā? Vai ir vērts studēt, vai arī tomēr var izburties cauri un šīs radošās lietas apgūt tīri labi arī pašmācības ceļā? Man laikam, ka gribās teikt, ka tā studēšana ir supervērtīga. It īpaši, ja tu mācies tādā praktiskā skolā, kas uz to vēršās, teiksim, kā kultūras akadēmija vai arī tāpat ir ISEB, tev ir ļoti daudz visādi praktiski darbi. Tev ir viens, ko tev māca YouTube, ar tādu un tādu gaismu. Un it īpaši, ja tu dzīvo kaut kur riktīgi tālu prom no Rīgas, tu nevari aizbraukt vai pie Ivara vai uz Bibī rentāli, vai uz kuriem paņemt kaut kādu tehnikas vienību. Jā. Plus, arī tad, kad tu esi kaut ko padarījis, tev ir bijība aiziet uz lielo rentālu, paņemt šitādu gaismu, jo tu tā kā līdz galam nezini. Jā. Bet toties tajās skolās un visur tev jau ir kaut kādas gaismas, kaut kādas lietas pieejamas, ar kurām tu vari eksperimentēt, tu vari mēģināt, un tas jau ir vairāk no tavas pašiniciatīvas, cik tu gribi paņemt no tā. Un es piekrītu, ka ir pietiekami daudz cilvēku, kas ir apguvuši un dabūjuši lietas no tā, kad viņi ir pašmācības ceļā, un arī es esmu ļoti daudz no tā iegūs, un vēl joprojām laik pa laikam skatos kaut kādas lietas un nianses, un Photoshopam katru mēnesi iznāk jauns updates, un tad tu mēģini saprast, kā tas tools strādā. Jā, un Bet skola mega vērtīga, es saku, kontakti, iespēja vienkārši paķimerēties ar gaismām. Man liekas, arī kaut kādā mērā motivācija bišķi citādāk, jo tev bišķiņi, tu nevar tā brīvi, es šodien darīšu, varbūt rīt es nedarīšu, tev ir jāizdara to pat tie mājas darbi, kaut kādi jāpilda. Jā, un teiksim, tādā gadījumā, kā kultūras akadēmijā, es negribu samalot, bet tur ir cilvēki, kuri ir tikuši budžetā, tev ir bišķi jāpacīnās, lai tu tur paliec. Tas ir viens, otrs ir Rīsebā, tu vienkārši maksā par to. Ja tu maksā diezgan lielu naudu par to, ka tu studē un tu nedari neko, baigi stulbi. Tas gan, jā. Tas gan. Un, tāpēc man liekas, ka, ja tev ir iespēja būt pie cilvēka, man viens no pasniedzējiem bija Jānis Deinets, kas ir Latvijas fotografijas lielmeistars. Es vēl pirms 2 nedēļām bildējām Imagine studijā, es vācos ar visām tehnikām ārā, un Jānis nāk pretī, čau! Ko tu nenāc pie manis ciemos? Mums aizvēl tēju, kafiju izdzērām, tā kā papļāpājām, fantastiski. Vienkārši tas, ko tu iegūst ar tiem cilvēkiem, tas baigi krūti. Un parunāt ar tādiem, jo tajā mirklī, kad tu sāc studēt, tu nezini, ka Jānis Deinets ir Jānis Deinets. Tad, kad tu esi pabeidzis to skolu
Un kaut kāds laiks ir pagājis, pēkšņi tā bišķi sāc apjēgt, kas viņš tāds ir bijis. Un kad viņš tevi sauc nevis par studentu vai ko, bet viņš sauc tevi par savu kolēģi. Tas ir krūti. Forši. Tas ir forši. Tā varētu būt laba sajūta. Nu labi, ātriem soļiem mēs esam izturējuši tam sākumam cauri. Izstāst varbūt tās, kāda ir tava ikdiena šobrīd, kā viņi izskatās, kā tu tā kā menedžē, es nezinu, to droši vien miksējās fotogrāfija ar kaut kādiem video darbiem un vispārējo. Jā, kāda ir tā ikdiena? Jā, tagad manējā ikdiena ļoti daudz sastāv no tā, ka es audzinu savu dēlu. Pareizi, tev ir ģimenes pieaugums, pavisam nesen apsveic. Jā, paldies. Un tas ir galvenais menedžments, kas ir visgrūtākais, bet es strādāju uz projektiem. Teiksim, sporta fotografija, kur es strādāju ar šo sezonu, esmu piesaistīts basketbola klubam VF Rīga. Es bildēju visas mājas spēles, kaut kādus notikumus, kas ir varbūt arī ārpus basketbola. Un tur ir diezgan skaidri datumi spēles, tur pat saliek 3 mēnešus uz priekšu. Es līdz principā jaunajam gadam zinu visas VF spēles, kad viņas būs. Man ir norezervēti datumi, es zinu, kad es kur tieku, netieku. Tieši tas pats ir, teiksim, sakarā ar Basketbola savienību, kur es strādāju ar izlasēm. Es zinu, kad novembrī, kad ir mana vārda diena, tad ir sieviešu sabraukums, un uzreiz pēc tam seko vīriešu sabraukums, nākamā nedēļa sākās. Un tāds pats ir februārī, un tad tojoties sezonas beigām, tur sākās play-offi un fināli, kur bišķi vairāk jāpieslēdzās, un tad jau ir atkarīgs, vai ir kaut kādi lielie basketbola notikumi, sporta notikumi, kas notiek mums Latvijā vasarā, kas ir šajā gadā būs Eirobaskets. Ir tas, un tu zini jau tos konkrētos datumus, laikus un lietas. Un tad ir atkarīgs no klientiem. Mēs strādājām pie kaut kādiem pāris video projektiem, kas ir aktīvi. Strādājām, tikko pabeidzām projektu ar Izglītības zinātnes ministriju, kur es biju fotogrāfs kalendāram. Un tu menedžē to laiku, lietas apkārt, skaties, kur kas, kad ir tie brīvie datumi, velti visam tam laiku. Un tā pildās tā diena. Es domāju, ka caurmērā tā jau ir visiem. Vienkārši man ir paveicies kaut kādā ziņā ar to sportu, kad es zinu tādus konkrētus datumus salīdzinoši tālu uz priekšu. Kad tad būs. Jā, un tā sporta fotografija tā tev tagad sanāk no jaunības gadiem pavisam agrīniem ir joprojām mīļi un nāk tepatās, viņi visu laiku tev te ir, jā. Visu laiku bildē tos sportistus. Man tā sporta fotografija īstenībā viņa sākās pēc tam, kad es satiku Mikus Kļaviņu. Un jāsaka, ka Mikus arī man tajā sporta fotografijā bija tāds spēcīgs mentors, kurš mani tajā visā ieveda un show me the ropes, kā saka, palīdzēt saprast gan visus tos workflows, gan kaut kādas nianses, lai vispār kā tas strādā un kā būt un kā nebūt, jo ir pietiekami daudz jaunie fotografi, kas atnāk bildēt to pašu basketbolu un tā kā Latvijā bildēt ir Latvijā, bet tikko kā tu esi ārzemēs, ir ļoti strikti noteikumi, kuriem tev ir jāseko jo televīzija ir karalis un tu esi fotogrāfs, tā kā tas nekas, ka social media arī ir milzīgs aspekts tajā visā, bet televīzija ir karalis. Un tad tevi nevajag pamanīt, un tur ir noteikumi, kā tu kusties, kā tu nekusties un tādā grā. Bet jā, man principā ap to 19. gadu es sāku to basīti bildēt un to sportu. Es pats esmu basketbolists. Tas basketbols, es viņu dzīvoju un elpoju un skatos spēles un apmeklēju. Un tad vienkārši tas liekas tik ļoti pašsaprotami. Plus ir basketbolisti, kas ir tavi draugi, kas spēlē tajā pašā izlasē vai spēlē VFā vai kādā citā klubā, ir rītīgi krūti. Tas ir tas, kas man ļoti tiešām no sirds interesē. Jā. Man liekas, arī uzreiz cita motivācija. Ar citu spārtu ej fočēt tās spēles. Tas tev jau pašam rītīgi patīk. Jā, un vispār jau to visu, ne tikai basketbolu, arī sportu. Es strādāju ar Kamaniņu federāciju kopā, un es arī savā laikā visiem jaunajiem fotogrāfiem, kas grib bildēt sportu, jūs tagad paņemat un uzrakstat Kristapam Mozgiram un sakat, es gribu bildēt entuziastu hokeja līgu. Tāpēc, ka viņi tev kaut ko samaksās, un tev būs tik ļoti liela iespēja katru vakaru nedēļā iet un bildēt hokeju. Jā.
Un nevis viena spēle, bet 2, 3, 5, cik tu gribi. Tur tā kā līdz bēmšanai var bildēt to hokeju, bet tas tev tik ļoti daudz ko iemāca. Un tā ir kaut kādā ziņā arī atbildība no tevis un tā. Un es arī no tā ļoti daudz ieguvu. Un tagad man baigi vairs to negribas darīt, jo tas ir diezgan pagrūts darbs, bet it īpaši sākot un gribot būt tajā sportā, nav labāka vieta, kur būt un būt exposed to that. Nu jā, sports ir foršs. Tu arī brauc ar Ričuku, tu arī saproti. Un zini kā, savos pirmsākumos es ļoti daudz ekstrēmos slidotājus bildēju, skateparkās sacensības un tā tālāk. Tagad gan nav sanācis neko tādu pabildēt kādu brīdi. Kaut arī man tika pa brīdim aicina aiziet paslidot un kaut ko pafučēt, bet kaut kā es tur to riteņbraukšanu es tādā prioritātē nolicis. Bet jā, tā kā tas arī savā laikā tādu labu, iedeva tādu, kā teikt, pieredzi, tādu maisu, jā, ar to, kā darboties pasākumos un ka tev ātri jārēģē un tas viss. Tas tāds, interesants laiks ir bijis, kas joprojām, daudz man nozīmē un jā. Izstāsti par kreatoriem. Kas tas tāds ir? Kā tas ir radies un ko viņi dara? Jā, Creators 22. Tā bija tāda, tā kā productions, kā es minēju, kas man bija kopā Niklaus Vētra un Mārtiņš Kivilnieks. Mēs joprojām esam tuvi draugi un strādājam uz daudz dažādiem projektiem kopā, bet pēc 2021. gadā mēs uzspēlējām Latvijas televīzijas seriālu. Mēs tā kā bišķiņā... Pēc Covid laikā, jā? Covid laikā, tas bija crazy laiks, lai to darītu. Mēs to paveicām, mums bija super komanda, mums iespējams bija labākā komanda, ko mēs varējām savākt arī, lai to realizētu. Jo bija Covid laiks un visi gribēja strādāt. Bet jā, līdz tam mēs bijām vienkārši kursa biedri, kas sāka strādāt uz projektiem. Mēs sapratām, ka, hei, ja tu gribi piedalīties kaut kādos valsts iepirkumos, tu gribi, lai tevi uztver tā kā nopietni, un nevis tagad es rakstu rēķinu, un tagad es domāju, kā es izmaksāšu tur Mārtiņam vai Niklām vai kādam citam, bet hei, mums ir uzņēmums, mēs visu darām normāli, mēs ejam zem kopīga vārda un darbojamies un darām foršas lietas. Mēs bijām, productions. Un tagad mēs patreiz esam to nolikuši tā kā mazliet malā, jo šajā industrijā, teiksim, ir īpaši kā fotogrāfam, visi jau meklē pēc tavu vārdu. Man jau neinteresē, kad es tagad uzzvanīšu kreatoriem, man vajag fotogrāfu. Es jau vēlos, lai man bildēja Mārtiņš. Man negribās, lai bildēja Niklaus. Un tas ir svarīgi. Jā, un tad mēs esam tā kā pārgājuši uz mazliet citu darbības formātu, bet tas bija fantastisks laiks, kurā mēs realizējam tik mega daudz krūtis projektus. Tagad jums ir uz pauzes, un jūs īsti strādājat atsevišķi. Mēs strādājam, jā, Niklaus strādā patreiz uzņēmumā vienā, Mārtiņš freelanco. Es varētu teikt, ka arī freelancoju, bet ar Mārtiņu mēs strādājam mēnesī 2-3 projekti. Mums vienmēr ir kopā tāpatās kaut kādi, kas ir video vai kas. Patreiz aktīvi arī strādājam pie 2. Un tas bija labs piemērs, ir tā kā Color Times. Color Times arī fantastiska aģentūra, fantastiska kopiena ar cilvēkiem, kas dara rītīgi krūtas lietas. Mēs gribējām iet līdzīgu ceļu, bet mazliet citādāk. Un mēs ar visu to Covid laiku, ar visu to pārdegām sapratām, ka mums vajag bišķi atpūsties, noķert kaut kādu stabilitāti tajā, ko mēs darām. To mēs arī izdarījām, un mēs sapratām pagaidām to schēmu un to virzienu, kā mums viss strādā, kā mēs visi esam apmierināti un varam turpināt strādāt kopā. Un, kaut kā tā. Ok, forši interesanti. Labi, pastāstīji, kā pagaida tas Covid laiks. Tas tāds, es zinu, daudziem tāda melna svītra, bet interesanti vienmēr dzirdēt tos stāstus. Kā tev gāja, kā jums gāja? Mums baigi interesanti gāja. Tas viss sākās ar to, kad 14. maijā bija Ivana Dorna koncerts, kurš man bija jābildē. Un
14. maijā visu Latviju aizslēdz ciet, nekas nenotiek. Tajā pašā dienā man piezvana, kad Mārtiņ, tu esi bijusi tai pirmai personai kontaktpersona. Un man ir jāsēž tagad 2 nedēļas mājās, un tu nezini, kas notiks, kas būs, kas kā. Un līdz ar to visa tava pasaule, tavs grafiks, kurš ir aizplānots tur pusvasarai uz priekšu, tur mums bija paredzēts ar Riboku strādāt, Rīgas mākslas bienāli, visu vasaru projekts garš. Un viss ir beidzās tajā mirklī. Tu nesaproti, kas notiek. Tu sēdi tās 2 nedēļas mājās, un tad es piezvanu savam tēvam un saku, nav ko darīt. Viņš saka, brauc pie manis uz mežu eglītes stādīt. Un tad es 2 nedēļas stādīju eglītes, un tajā mirklī, kad man piezvanīja Imants no Pankāriem, viņš man saka, klasies, man jānobildē noliktava ir. Es no Kārķiem, kas ir pie Valmieras, es iekāpu mašīnā, tajā pašā vakarā aizbraucu atpakaļ uz Rīgu, un man bija tāds, es gribu darīt to, nevis stādīt eglītes. un tad jau viss sākās, viss atkal kaut kā baigi iegriezās. Sāku komunicēt atpakaļ Rīgas mākslas bienāli kopā ar Lauru Adamoviču un vēl dāmām. Mēs izdomājām, ka, davai taisam tās video lekcijas online, mēs viņus varam montēt, varam veidot estētiku, kaut ko jau mēs arī varēsim nofilmēt un tā. Mēs ļoti daudz tās lekcijas, tad man kopā ar Leldi Adeli Cīruli, viņa man piedāvāja bildēt Smiltenes fotogrāmatu, kas vispār bija kosmosa tajā 20. gadā. Likās, tu nesaproti, vienkārši mēs bildēsim 100 stiprus stāstus, mēs iesim pie 100 cilvēkiem Smiltenē, tā kā mājās vai darba vietās, vai kur ar viņiem runāsim, mēģināsim dabūt tā kā tos viņu personīgos stāstus, un man tas viss ir jānobildē. Un pa vidu vēl ir Covid, un tu nesaproti, kas tur ar maskām, kas nē, jau bilde ar masku taču. Jā, visi ciet. Jā, jūs tad bildēsiet 100 cilvēkus. Un paralēlis tā, ka bija kaut kāds tas brīvais laiks, mums ir tāds draugs Henrijs Geidāns, kurš uzrakstīja ļoti interesantu scenāriju seriālam. Mēs iesniedzām, pamēģinām iesniegt tajā Latvijas televīzijas iepirkumā. Un mēs viņu vēl uzvarējām to iepirkumu. Un tad tur sākās problēmas atkal ar visiem ierobežojumiem, ar visu, un ka mēs viņu beigās nevaram uztaisīt. Un tad, tā kā mēs to izdarījām, un tad mēs dabūjām to seriālu, un tad notikās darbi. Jāsaka godīgi, ka tam seriālam mums ambīcijas bija lielākas nekā mēs varējām viņu paveikt, bet mēs izdarījām priekš tā laika iespējami labāko. Un pēc tam jau tas kaut kā, kad bišķi tu tikai sakārtoji to savu prātu pēc tā visa tā milzīgā noguruma, kas bija ar to visu Covid, kad tu sēdi mājās, tu tā kā varbūt var iziet ārā, tad tu paslapsēji vienkārši pie draugiem ar suni kopā, tāpēc, ka suņus varēja vest ārā un cilvēki nevarēja iet. Un tad, kad tu jau bišķi tā kā no tā atpūties un sakārtoji to savu prātu, tad jau pēc tam viss atkal iegriezās, viss sāk atkal notikt. Notika atkal spēles normāli. No spēlēm bildes jau vienmēr vajadzēja. Vienkārši ap tiem sportistiem ir tā, ka viņi ir tomēr profesionāli sportisti un viņiem veselība čeko visu laiku. Jā. Un kas kaut kādā ziņā, ja tu arī čeko viņu līdzi, tad tu zini, ka mums viss ir kārtībā. Es nenoķeršu to Covid. Kaut gan noķēru viņu kādas 3 reizes. Jā, es ar 3 reizes dabūju. Katru reizi kaut kas interesants, jautrs, bet patīkam nav, katrā ziņā. Tas Covid, viņš vienkārši kaut kā tā graduāli beidzās, un mēs jau par viņu īsti baigi vairs neuztraucamies vairāk. Bet no tā Covid laika izrietēja ļoti daudz fantastiskas lietas. Sanāca gan Smiltenes fotogrāmata, sanāca ļoti labi darbi kopā ar Rīgas mākslas bienāli, sanāca uzfilmēt seriālu. Ļoti daudz viskaut kas. Un daudzas lietas, kuras un mēs arī Covid laikā iesākām fantastisku projektu, kurš saucās Domofons, kuru, diemžēl, mēs neesam spējuši pēc tam iekurbulēt atpakaļ. Par ko tas ir? Domofons bija tāda mūzikas platforma mūziķiem, kur mums bija Amfo studijā, mēs taisījām dzīvos mūzikas ierakstus, bet mēs gribējām, lai viņi ir nevis tā kā visi darīja, kad atnāk nospēlē grupa tādā garā, mēs rūpējamies, lai mūziķiem ir vislabākā iespējamā skaņa ausīs, lai viņi jūtās fantastiski, viņi visi ir apčubināti, un kad par viņiem rūp cilvēkiem, mēs ar viņiem runājām, mēs taisījām podcastu vēl, mēs rīktīgi iespringām, mums bija arī super komanda. Un
tā ir lieta, ko gribētos atdzīvināt, bet vienkārši rokas un finansiāli resursi ir par īsi. Jo Covid laikā visi bija gatavi strādāt uz entuziasmu, uz prieku, bet tagad tomēr maizīt ir jānopelna. Jā. Kādu, un, kas ir saprotams. Varbūt nākotnē. Nu jā, galvenais jau, kā turēt viņu kaut kur paklausīt. Jā, kaut kur aizmugurē, lai nepazūd. Ir īpaši, ja kā kaut kāds entuziasms bijis pret kaut ko, tad jau es domāju, ka kaut kur viņš tur joprojām ir. Ne? Jā, protams. Vēl joprojām ir kaut kāda daļa mākslinieku, kurus tas attiec, un viņiem tāds, tas bija rītīgi forši. Labs. Jā, un mēs arī tur DJ setus mēģinājām taisīt. Un pirms pasauli pārņēma viņus visus taisīt. Tagad katrs otrais YouTube liek DJ setu. Jā. Bet arī to mēs mēģinājām darīt. Un bija forši. Saku, rokas pa īsu darbi. Ja tev ir jāizvēlas, vai tu dari to savu passion projektu, vai tu dari kaut ko, kur tu vari nopelnīt naudu, diemžēl tu darīsi lietas par naudu. Un forši, ka tev tas Covid laiks nepagājis, laiks sēžot mājās, bet arī kaut kādas jaunas iespējas iedeva. Tas, man liekas, tas ir forši, jo daudziem tur, man liekas, viss apstājās, un tur depresija, un viss slikti, un tā tālāk, un tā joprojām. Jā, tas nebija tāds viegls laiks katrā ziņā. Covid laiks arī parādīja to, ka bija daļā radošā industrija pārstāvi, kas darīja lietas netik legāli. Tā kā mēs jau diezgan laicīgi visu darījām legāli, mēs varējām pieteikties visiem atbalstiem, tām lietām. Jā, tā ir tāda normāla praksa. Tas ir kaut kādā ziņā, tev ir jāskatās uz to kā uz kaut kādu biznesu. Tev ir jābūt legālam. Tu nevari teikt, ka Latvijā ir sūdīgi ceļi, ja tu nemaksā nodokļus. Tā ir, jā. Tas ir tieši tik vienkārši. Un ja tu visu to esi darījis, tas nebija tik traki. Un, tā kā crazy, mums bija tas kaut kāds projekts, kurš bija lielāks finansējums, un pēc tam tur tie visi aprēķini, tu vienkārši tev tāds, man atnāk vienkārši tas pabalsts tik milzīgs, ka davai, mēs nopirksim kompjus, tā kā jaunus, ar ko strādāt vienkārši. Tāpēc, ka mūsēji vienkārši velk uz pēdējām iekšām. Kāpēc nē? Kāpēc to nedarītu? Vai ne? Krūti. Un, Klau, izstāst man, kāda ir bijuši tev, tu kaut ko jau tur noteikti minēji, bet noteikti arī tev kaut kas šobrīd ir mainījies. Kāda ir tavi lielākie iedvesmas devēji tieši tavā radošajā sfērā? Gan varbūt tās tajā pirmsākumā kaut ko bišķi vēl var piemest, gan arī varbūt tagad, kā tu iedvesmojies, teiksim, kādiem jauniem projektiem, kaut kādas idejas jaunas ģenerē un tā tālāk. Man šķiet, ka tajā pašā pirmsākumā bija tā, ka tu vienkārši redzi kaut kādu bildi vai ko, un tu tāds, es gribu kaut ko līdzīgu atdarināt, veidot kaut ko tādu. Un tagad jau mazliet, tad, kad tu esi tā kā paaudzies un bišķi nobriedušāks, tad tu sāc saprast, to pielikto vērtību tajā visā. Tas ir sportā varbūt mazliet ir citādāk, jo tu badies pēc spēles, pēc kaut kādiem elementiem un tā, un tev es gribu noķert to un vajag to emociju, un tu zini, kas ir vajadzīgs, kas nav. Bet, teiksim, uz kādiem citiem projektiem, ja tev ir labs copyrights, tad tu saproti, kur pirmkārt tā ideja aiziet, otrkārt, kā jau visiem, tu tāpat skaties online kaut kādas lietas, nav varianti nepamanīt. Tu skaties fotogrāmatas, tu skaties apmeklē maksimāli daudz visādas lietas, tu skaties filmas, visu kaut ko, jo no tā visa var paņemt kaut kādu mazu daļu. Un, ja tu paskaties, kā radošie strādā aģentūrās cilvēki, tad viņi ņem visu informāciju, ko viņi var paņemt, un tad tu salipini to plastelīnu gabaliņu tādu, kādu tev vajag, ar tieši to, ko tev vajag. Un ir reizes, kad šīs man nodara, un tā praksa, kas no kaut kad, teiksim, mēs strādājām ar, bija tāda alkohola zīmols Black 1752, un tā pieredze klubā, ka tur to garo slēdi spēlējas, viņi ļoti noderēja tajā projektā. Tas veidoja daļu no tās vizuālās identitātes. Un tu jau iedvesmojies, teiksim, gan no tās iela kultūras, gan no tā paša sporta, gan no kādiem mākslas darbiem vai no kā. Skaidrs, Instagrams un citi kaut kādi fotogrāfiji un arī citās jomās fotogrāfiji. Es nebildēju kāzas gan arī vispār.
Es vienkārši nebildēju kāzas, bet es tāpat sekoju kaut kādiem pāris kāzu fotogrāfiem, lai redzētu, ko viņi dara, kāda ir tā aktualitāte, kas notiekās. Tad tas skaidrs, ka es mēģinu sekot un redzēt līdzi, kas notiek lielajā sportā, visiem fotogrāfiem, ko viņi dara, kaut kādas nianses tam pašām NBA. Es sekoju līdzi arī hokejā, es skatos, jo kaut kādas nianses var pārķert. Un, protams, tas Pinterests arī tavs labākais draugs. Tu mēģini sačakarēt visu laiku to algoritmu, lai tu dabūtu kaut ko jaunu, kaut ko interesantu. Tā ir. Labs. Redzēji, man liekas, tu labi pateici, ka tev visu laiku ir jāskatās apkārt un jātrenē tas savs radošums. Tu nevari vienkārši sēdēt un gaidīt, ka tev kaut kas tur galvā uzplauks pēkšņi no zila gaisa. Jā, Miķelim Baštikam, kurš ir asketika vadītājs, viņam Instagramā viņš dažreiz liek tādus ierakstus once a day observe the ordinary. Un viņš vienkārši skatās, tur ir bijis video, kur vienkārši skudra nes mazu tā kā stiebriņu. Tad, kaut kas tur ir, kaut ko no tā visa var paķert un kaut kur tas var noderēt. Un tad dažreiz tev ir tā, ka tu ej un tāds, wow, kā šitā gaisma nenormāli kruti krīt. Teiksim, ļoti fascinē un patīk. Un kādreiz gribētos kaut kādu fashion shootu pie Baronas kvartāla. Viņam ir tā stikla siena un pretī ir tāda ķieģeļu sarkana siena. Tur vienmēr tādi smuki kvadrāti veidojas un vienmēr gribējies kaut ko tur izdarīt. Tas gan arī katru otro dienu ej garām tur un tās, tur būtu kaut ko, ko varētu izdarīt kādreiz. Tās ikdienas lietas, viņas visas vienkārši ir jāmāk satvert, un man liekas, ka baigi svarīgi ir arī mācēt viņas pieglabāt. Ir jābūt kaut kādai sistemātikai. Ja tu tikai spiedzi seju pogu, ja tagad notika olimpiāda, mēs ar vienu fotogrāfu Dāvlais mēs runājām, kad tu vienkārši skaties tās bildes un tu spiedzi seju, tev tāda nodilus, jau tā seju poga Instagramā ir, bet ir jāmāk ir jāmāk viņas sakārtot arī tā, ka kaut kas ir pēc kaut kādām struktūrām, lai pēc tam, tad, kad tu meklē iedvesmu, vai tev viņa nav, vai ko, tad tu viņus vari atrast un kaut kādas foršas idejas. Tas arī ir jāmāk. Tieši tāpatās kā dzīvē strukturizē lietas, tieši tāpatās arī tur ir jāmāk mazliet kaut ko sakārtot. Jā. Un tad jau viss notiekās kā vajag. Ja ir struktūra un virziens pareizais, kā saka, galvenais ir virziens. Tu minēji, ka tu tur ej garām, tu redzi kaut kādu fashion shoot, tur varētu uztaisīt. Tev ir bijis kaut kāds, droši vien, ka tev ir kaut kāds sapņu projekti, kurus tu gribētu realizēt. Varbūt tās tu vari kaut ko padalīties. Kāds ir tavs sapņu projekts tāds? Kāds vislielākais Mārtiņa sapņu projekts šobrīd? Godīgi sakot, es pat nezinu. Man, protams, jāsaka, ka es kādreiz gribētu nonākt līdz lielajam basketbolam, kas ir NBA vai Eurolīga. Skaidrs NBA, tas ir. Es gribētu kādreiz nonākt tur Ņujorkā vai to pašu Kristofu. Bostonā pabildēt un pasekot kādu sezonu līdz skaidrs, ka tas būtu mega. Bet ir pāris video projekti, kas ir arī īstenībā Covid laikā iesākušies un viņi vienkārši nav novesta līdz galam, bet tur ir labas iestrādes, ko gribētos realizēt. Bet, ja man tā konkrēti jautā, ir baigi grūti tā pateikt, jo tas viss kaut kā plūst, nāk līdzi un mainās. Un man liekas, ka skaidrs, ka varbūt tā reportāža nebūs tā lieta, bet lielākoties ar visiem projektiem, kas nāk, tu mēģini viņu ņemt, kāpēc šī ir tā lieta. Jā. Šis ir. Un būs jābildē kaut kad drīz vīriešu izlases džeki. Ir jādomā, ko mēs bildēsim, kā mēs bildēsim. Un šī būs tā lieta. Tagad šis būs tas, ko es varbūt apņemšos ielikt Instagramā. Tas varbūt nenotiek, bet šī ir tā lieta, par kuru tu tagad iededzies, un tu viņu mēģini izdarīt maksimāli labi. Vai tas ir foto, vai tas ir video. Un katrs tas projekts, kurš nāk, tas ir tavs lielais projekts. Un tev viņš ir jālolo, tev viņš ir jāaudzina, jātur un jāmēģina. Un tikai tādas idejas kļūst lielas, un tas, ja tu viņus labi, lieliski realizē, tad tās idejas paliek lielākas.
Nu, laikam tā būs tāda atbilde no manis. Jā, ļoti labi. Kā tev pašam, tev patīk vairāk strādāt tieši lielos projektos, vai arī tu saki jā kaut kādiem tādiem maziem random, kaut kādiem fotošūtiem, videošūtiem? Ir ļoti dažādi. Es saku jā daudziem maziem, un man ir klienti, ar kuriem es ilgstoši strādāju, kur es bildēju reportāžas. Es tagad cenšos viņas darīt mazāk. Un uz lieliem projektiem ir ļoti jauki un forši, ka tu vari saplānot, tu vari apdzīvot komandu apkārt, un arī tu zini, kad bildēt tos pašus ēdienus. Un tā, kad ja ir tas ekstra cilvēks, kurš māk uzlikt to vienu lietu tā, tas ir tik ļoti milzīgi palīdz tam visām. Un es vienmēr novērtēju strādāt tā kā komandā un ar kādu kopā, jo man liekas, ka tad rodās vislabākie rezultāti. Bet tie projekti ir dažādi. Ir lieli, ir mazi. Dažreiz arī tie mazie projekti. Patreiz strādājam pie vienas jaunās režisoras diploma darba, kur mēs neko absolūti nepelnām, bet ir rītīgi krūts projekts, un viņu gribās izdarīt. Un tad darām, mēģinām. Tas būs super ieraksts manā portfolio, un viņš ir salīdzinājumā tajā skēlā ar tām lietām, ko tu dari. Viņš ir arī tāds ļoti mazs tāds underground projekts vispār. Sanāk, tu paraksties arī uz kaut kādiem projektiem, kuriem tur super minimāls budžets vai nav budžets, ja tev šķiet interesanti un noderīgi. Jā, Ja es tev pie tevis tagad atnākšu un pateikšu, klases vecīt, man te rekuši tāds projekts, tev liekas interesanti, bet es saku, es tev nevaru samaksāt. Nē, mums ir tā, ka man ir zīmoli, ar kuriem es esmu sācis strādāt jau ļoti labu laiku atpakaļ, un viņi ir nākuši ar to, ka, hei, man nav budžets. Mums ir ļoti maz, mēs tur principā pašizmaksu varam nosakt. Tu esi teicis, davai, daram. Un es joprojām ar tiem zīmoliem strādāju, un viņi tagad nāk un saka, hei, mums ir tik un tik naudas. Mēs varam, ko mēs varam izdarīt, ko mēs, Un tas jau ir tas krūtais, ja tu redzi pats jēgu un iemeslu tam visam, un tev šķiet, ka jā, šī ir īstā lieta. Tas tāpat kā ar akcijām. Ja tu lietas akcijās, kurām tu netici, visticamāk, ka tās nebūs laba investīcija. Un tieši tas pats ir arī tavs laiks, un tavs darbs arī ir investīcija kaut kur citur. Un, teiksim, ja tu tici tam zīmolam un tai lietai, tad tu vari izdarīt labu lietu. Skaidrs, ja tev nāks totalizators un teiks, mums nav daudz naudas, tad tā kā diršana. Jums ir naudas. Bet, ja tev nāk jaunais startups, kuriem ir super ideja, viņi saka, jā, un tad pēc tam viņi pēc 5 gadiem izaug, un viņi ir tur jaunais vienradzes, un tā pieņemsim, un tad viņi nāk vēl projām strādāt ar tevi kopā. Kāpēc, lai tu nebūtu tas cilvēks? Jā, es arī dažkārt, ja man šķiet interesants kaut kāds projekts, un es gan laikam, pilnīgi pavēlti, es droši vien neiet, bet, ja kaut kāds minimālās izmaksas nosedz, jā, tad kāpēc gan ne? Ir darbi, kas piepilda kuņģi, un ir darbi, kas piepilda sirsniņu. Tā ir, jā, un abi divi ir ļoti svarīgi. Abi divi ir ļoti svarīgi. Sirsniņu arī šeit tad jāpabaro, dvēselīt sirsniņu jāpabaro, nevar tā. Jā, tā ir. Vai ne? Reku, pirms mēs te sākām rakstīt, runājām ar tevi par kaut kādām fočēšanām ārpus darba. Un izstāst varbūt tās tagad vēlreiz, kā tev ir ikdienā, cik daudz tev sanāk ārpus darba, vispār kameru rokās paņemt, un varbūt tās, teiksim tā, kāpēc tas tā ir noticis, tas man liekas ir interesanti. Man šķiet, ka ārpus darba es īstenībā, es to kameru mēdzu staipīt līdzi, arī tagad man ir līdz kaut kāda kamera, bet visbiežāk es ar to kameru to bildi nemaz neuztaisīšu, jo pirmkārt, cilvēki no tevis sagaida, ka tā bilde jau būs tad kaut kāda, bet tu varbūt gribi tā brīvāk. Otrkārt, jāmāk sevi nodalīt no tā darba. Ja tu esi kaislīgs makšķernieks, bet tu pēkšņi kļūsti tā kā par makšķernieku, tad tu meklēsi citu kaut kādu hobiju, kā no tā aizmukt, lai vienkārši atpūstos. Un, ikdienā jau tāpatās, jau tu redzi labu lokāciju vai ko tu tāpat nobildē, saglabā. Un labākā kamera jau vienmēr tā, kas tev ir līdzi. Un šajā gadījumā tas visticamāk ir tas telefons, kas tev pa lielam vienmēr ir kabatā. Vai tev jānobildē savus bērns, kā viņš taisa kaut kādus jokus, vai tev jānobildē lokācija, vai
bijis kurjos, ir bijis, kad es esmu aizbraucis strādājot entuziastu hokeja līgā uz brocēniem, un es esmu paņēmis nepareizos kameras somu, un tur nekā nav iekšā. Un tas brauc 1,5 stundu no Rīgas, un ārā bija fantastisks, drausmīgs laiks. Lietus un slapdraņas un viss super. Un tu vienkārši saproti, ka tā komanda gaida tās bildes. Un beigās ar iPhone visu nobildēja. Labs. Un tas arī labi marketinga ziņā aizgāja. Un pēc tam aizbraucām pie viņiem. Uzbildējām vēlreiz normāli bildes, bet tā gadās. Izēja ārā no situācijas. Un... Es tieši kaut kad pavisam nesen domāju par to, ka pats būtu krūti kaut kādu projektu uzbildēt tiešām tikai ar telefonu. Tā kā kaut kādu ļoti tādu zolīdu nopietnu projektu, bet reāli sabildēt ar telefonu. Tīri vienkārši tāpēc, ka man liekas, tas ir tik interesanti. Pilnīgi citādāk tā pieredze varētu būt, un tas projekts redz, un ja tu saki, no marketinga viedokļa, ka tajā brīdī tev vēl pavērš to, ka tu esi sabildēs ar telefonu. Jā, savā laikā Rolands Reke no Geto Games, viņi ar tiem Samsungiem, tur mega lietas tikko kā nāca. Jā, es atceros kaut ko. 100 kamerām virsū tie telefoni, un tā viņi arī tur rītīgi daudz mega krūtas lietas sadarīja. Tā kā, tas pamaina, sliktam dejotājiem arī olas traucē dejot. Tā ir, jā. Man arī liekas, ka dažkārt ir ļoti svētīgi nomainīt to darba instrumentu pret kaut ko citu. Tīri, lai pamainītu tās ikdienas šās lietas. Tad bišķi ārpus savu komforta zonas, ja tev kaut kā bišķi citādāk tur jāapšē, jāskatās uzreiz, ja tur varbūt rezultāts bišķi kaut kāds citādāks. Un tas, man personīgi tas kaut kāda rada tādu foršu emociju, kas aizķerās un tādu jaunu kaut kādu vēsmu ienest tajā ikdienas rutīnā, kas tev ir, kā. Jā, ir forši, īpaši vēl, kad tu tiec pie kaut kādas jaunas kameras vai pie kaut lietas, kur tas domāju, tur vidējā formāta kamera vai ko pabildēt vai ko. Un tad nekā nav bijis iespēja ar to strādāt un ļoti iespējams, tāda digitāla video formāta ļoti, tas ir tāds mega solis, kas ir ko uzkāpt, bet tur ir kaut kas jauks, izmēģināt dažādas metodas, dažādas lietas, un dažreiz arī tajās zem spriedzes, zem spiediena rodās arī dimanti. Jā, vai ne? Varbūt arī tas ir vērtīgi. Tu vien brīdi minēji, ka Safčē kaut ko jaunu ieliec Instagramā. Tu minēji, ka nesanāk parasti to izdarīt Instagramā. Kā tev šķiet vispār, cik būtiski, teiksim, fotogrāfam, videogrāfam ir šie sociāltīkli tagad mūsdienās? Mūsu laikā šogad, pagājuši gadu, nezinu, nākamgad. Zini kā, es Instagramu un laikam jau, kad Instagramu, jo es tā kā Facebookā gandrīz neko, es uzspiežu laiku kaut kam varbūt. Jā. Twitterī es esmu cita persona un tā, bet es Instagramu izmantoju kā platformu, lai visiem saviem tiem kontaktiem atgādinātu, ka es esmu dzīvs, es vēl projām kaut ko daru, un man ir daudz darbi, par kuriem man deg acis, kurus es vēl nesen skatījos, un ir 70,000 bildes Flickrā, kas ir ieliktas iekšā. 70,000, jā, crazy. Kuras stāv mākonī, kuras es varētu, tā kā, es domāju, savus 10% publicēt no tā. Ok, tas tev mākons Flickrī ir, ok. Es domāju, tev ir tur 70,000 bildes salikts. Un es varētu tā kā daļu no viņām publicēt, bet kaut kā nesaņemies. Tad uznāk kaut kāda viena nedēļa, kad tu tur 3 reizes ieliec. Un tad atkal kaut kāds labs periods, kad tu, šitais neies ar to kopā un tā. Man liekas, ka ir jāliek tas saturs iekšā, noteikti, ka tas palīdz. Un galvenais jau ir saprast arī to, ka, ja tev ar to visu nāk tie klienti un tādā garā, kad beigās nav tā, ka tev tie klienti sāk atbirdēt tā, ka viņš jau visu laiku aizņemts ir. Mums rītīgi patīk, kā viņš dara, bet viņš jau nekad netiek. Arī to ir vērts saprast, un paldies Dievam ir sanācis, kad visi tie kontakti, tie darbi vienkārši tik raiti visu laiku seko, kad es esmu jāatzīst diezgan pavirši bijis uz kaut kādām mājaslapām, portfolio, uz sociālajiem tīkliem, kas noteikti ir jāaktivizē un noteikti var palīdzēs. Tev nav mājaslapa?
pašu personīgi? Viņa ir procesā. Okay. Jo es meklēju, un es nevaru atrast, tad es saprotu, ka nav droši. Viņa ir... Bija visādi profili, visur, kur? Šī tik tuvu viņa ir, lai viņa būtu jau. Okay. Tas tavais projekts šitais. Šis ir mans projekts, ko mēs ar grafisko dizaineri Jāni Kozindu taisam jau, es teikšu, 3 gadus. Wow. Jā, un tad šogad mēs pieķērāmies tā kārtīgāk, mēs izveidojam vizuālo identitāti. Mēs taisam mājaslapu, man pieslēdzās mans draugs Mārtiņš uz copyrightu. Es uztaisīju beidzot fotosesiju sev pats arī, lai man ir kāda svaiga bilde ar mani, ko ielikt tajā weblapā, apkopoju tos darbus, tas viss ir, un tas viss ir principā sēž un gaida, kad viņam uzspiedīs to pogu publish, un tas viss aizies. Tas ir tik tālu ticis, ka tas ir vienkārši jāizdara. Bet jā, vēl par to Instagram un TikTokiem un visiem sociālajiem tīkliem. Jaunajiem fotogrāfiem es domāju, ka tā ir mega platforma un vieta, kur sevi parādīt. Atceros, kādreiz bija tāds joks, you're a model, who's your agency? Instagram? Nice. Bet, tas instruments, viņš jau, zini kā, ja tev ir, ja tu māki viņu izmantot, un ja tev tas palīdz, un tu jūti no viņa kaut kādu rezultātu, tad kāpēc to nedarīt? Jo ir cilvēki, kas taisa Instagram vienkārši, lai piefiksētu savus atmiņas, jo tā kā tu albumu vairs netaisi un neprintē bildes, bet es domāju, ka tas ir jāizmanto. Es vienkārši esmu nāvīgs links uz to. Nāvīgi. Tas ir, bet tas linkums, tas ir izveidojis laika gaitā vai tāds viņš ir bijis visu laiku? Jo es saku, man bija laika, es varēju, 3 nedēļas no vietas 2 reizes dienā likt bildes un priecāties. Tad vienkārši laika gaitā tev tā kā paškritika, tur laika varbūt trūkums kaut kāds un negribās kaut ko random likt un tāds, tu iesturē vienkārši tādā citā kaut kādā tādā savā... Man liekas, ka tev arī kā fotogrāfam gribās šaukeisot tos darbus, ar kuriem tu tā rīktīgi lepojies. Un ne jau to, ka es nelepojos, kad es esmu tam un tam ar to un to uzņēmumu, mēs rīktīgi ilgi strādājam, un es esmu nopildījis viņam reportāžu, bet vairāk par to, ka tu jau gribi parādīt to labāko no labākajiem, kas tev ir. Un vai tā ir kaut kādā fotosesija, un ir kaut kādas lietas, kur vienkārši tu viņas patreiz nedrīkst likt iekšā, un tad, kad tu jau viņas drīkst likt iekšā, tu jau aizmirsti par to, ka tu viņu varētu ielikt. Man liekas, tas viss balstās vienkārši to, ka fotogrāfs nedēļā sabildē tik daudz dažādas lietas, un tajā pašā sākumā tu ej un bildē uz ielas, tu ej fotopastāgas, kā mēs pirms tam runājām, un tagad tu vienkārši to vairs nedari. Tev kaut kā tas ir pazudis, un tev vairs nav tas savs iekāriens. Tev ir varbūt mazāk tie projekti, kas sasilda to sirsniņu, tev ir vairāk tie kotletītes projekti. Un tāpēc tu varbūt neliec iekšā visu, bet kaut kādā ziņā noteikti, ka vajadzētu arī likt visu. Jā. Skaidrs, ka tas veids, kā strādā tas viss un kas tev ir jādara, ļoti mainījies pēdējo gadu laikā, lai tu kaut kādu traction tur vispār dabūtu. Jo tu jau tur vienkārši bildītes liekot, tu vairs neies krastā šitais te. Bet tas joprojām ir, man liekas, vērtīgi un ja tev ir laiks un vēlme, tad tas ir jādara. Un iespējams arī kaut kāda rezultāta. Kā tev vispār ir? Tev ir kaut kādi klienti nākuši no Instagram, kaut kādi darbi? Man ir nākuši noteikti klienti no Instagram, jo viņi ir redzējuši vai sekojuši kaut kādu laiku līdzi, un vai viņi ir uzķēruši mani caur VF vai caur basketbola izlasēm vai caur kaut kādu citu vietu, kur es esmu nopublicēts vai ko. Viņi ir uzķēruši, ka tas esmu es, viņi ir pasakojuši, viņi saprot, jā, mēs gribam. Ir arī bijis, kad klients diezgan mērķiecīgi nāk pakaļ tam, kad mēs gribam šo cilvēku, jo viņš bildē tās bildes. Jā. Un noteikti, kad ir, bet tā kā es teicu, lielākoties tas man ir tāds atgādījums, ja es esmu dzīvs, es joprojām bildēju, tas ir tas, ko es varu izdarīt. Man ir ko parādīt, un es cītīgi strādāju. Jā. Tāpēc es arī nelieku iekšā. Un man liekas, ka vēl svarīgi ir likt tos visus aizkadru
attēlus un lietas. Atvainojos. Un ir ļoti daudz fotogrāfiju. Ģirs Raģels super liek visu laiku iekšā. Ir Miks Užāns vienmēr ieliek savas behind the scenes bildes, kas ir rītīgi krūti. Un tu dalies visu laiku, un cilvēkam radi to interesi. Vienmēr ir interesanti apstīties, kā notiek tā backstage puse. Arī sportā cilvēkiem skaidrs, ka tev patīk tas lielais sporta mirklis, bet tev arī baigi interesē redzēt, kā tā ģērbtuve izskatās. Tā kā, vai, nezinu, pārsist acis, tā kā tev interesē, tā kā es redzēju to epizodu, bet kā viņš tagad izskatās. Tev interesē tās aizkulises. Tu visu šo gadu laikā, tev ir visi tādi projekti bijuši, fotosesijas un tā tālāk. Tev ir kaut kas tāds, kas tev ir ļoti aizķēries, un tu varētu teikt, ka šitais bija, šitais ir viens no tādiem maniem mīļākajiem darbiem, ko es esmu darījis, kaut kādi projekti. Kaut kas tāds varbūt tas, vienu, divus izstāst, varbūt tās ātri. Jā, man ir grūti pateikt, kur ir tie tādi mīļākie projekti. Noteikti kaut kādā ziņā ir gan manas sadarbības ar mūziķiem, ar Suddenlights un citiem zēniem. Ļoti daudz super projekti un kā mēs visu to esam iesākuši un darījuši. Tie ir bijuši fotoprojekti? Tie ir bijuši mūzikas klipi. Klipi, jā. Okay. Jā, tas noteikti ir jāmin. Arī kaut kādas pieredzes, kuras man ir bijušas iepriekš minētā Smiltenes fotogrāmata. Tā bija viena ļoti fantastiska vasara, un mēs arī ar Leldi Adeli, ar ko es sākumā vispār nepazinu, mēs vienkārši kļuvām par draugiem uz dzīvi. Tā arī tas bija fantastisks projekts, un es joprojām varu aizbraukt uz Smilteni un dažā labā mājā ienākt iekšā, un es smējos, ka man ir Smiltenes vecmāmiņa. Un super tā pilsēta, vienkārši tu viņu redzi kaut kā citādāk. Un man ir sanācis no darba arī mēģināt kāpt Montblanā. Okay. Jā, arī tas ir bijusi fantastiska pieredze. Kas tur bija jādara? Vienkārši jāgāp? Jādokumentē, kā tas viss notiekās, bet tur nelīdz galam visas lietas notika. Kas tieši tev bija jādara? Tev kaut kāda grupa bija? Doma bija tāda, kad ir jāuznes karoga masts garākais augšā. Uzņēmums, kurš taisa karogas mastas Latvijā, izdomāja, ka mēs gribam uznest uzstādīt Guinness rekordu. Un pirmajā gadā viņi nesa mastu vienā gabalā. Jā. Tur brauca mans kolēģis Kristaps. Pirmo reizi viņi vienkārši fiziski to nevarēja paveikt, jo tas bija par grūti ar to visu mastu. Tad otrajā gadā Kristaps nebrauca. Viņš teica, Mārtiņ, brauc tu. Es braucu. Mēs nesām mastu pa gabaliem. Es visu to dokumentēju. Tad bija plāns trešajā gadā to darīt. Mēs neuzgājām jums priekšā, vienkārši bija ledus sienas, kuras mēs fiziski netikām augšā. Jo komanda nebija tam gatava. Mēs nebijām trenējušies kāpt stāvu ledus sienu augšā. Jā. Tad bija plāns to atkārtot visu nofinišēt nākamajā gadā, bet tad sākās Covid un tas viss tur palika. Un tad tāda kaut kāda varbūt filma interesanta, tur arī tā stāv. Tā kā ir kaut kas, nav kaut kas. Jā. Bet no tās reizes man ir tapušas divas tādas ļoti super, pat 3 mīļas fotogrāfijas, kur viena ir izprintēta stāv mājās pie sienas. Tā kā, jā, ir skaisti un vēl par tiem projektiem. Ir baigi krūti būt, teiksim, ka tu esi ar basketbola komandām kopā pie lielām uzvarām vai vienkārši pie uzvaras kā tādas, tās visas emocijas, tās sajūtas. Arī tu jūties, ka tu esi daļai kaut kā to nopelnījis. Arī tas ir bijis mega skaisti. Tas pats seriāls, laikam pieminēja, tas arī super projekts. Tāda pieredze. Kurš 25-gadīgiem jauniešiem uztic vienkārši par 120,000 uztaisīt seriālu. Crazy. Jā. Ja tu tā padomā. Un daudz tie projekti ir daudz un dažādi, un tās situācijas ir tik daudzas un tik interesantas, un kaut kādi cilvēki, ko tu esi iegūs no tā, rīktīgi krūti, tiešām krūti. Un grūti ir tā vienu izcelt, kurš ir tāds īpašs, jo no daudziem tu esi kaut ko paņēmis, no daudziem tu ir bijušas kaut kādas labas sajūtas, labas atmiņas, no citiem tu esi vienkārši ļoti daudz ko iemācījies. Un visbiežāk arī tie
varbūt kaut kādi neveiksmīgākie projekti iespiežās visvairāk atmiņā. Jā. Un tad tu vēl joprojām bišķi jūties bēdīgs par to, ka tu kādam klientam neesi izdarījis visu vislabāko, jo vienkārši tava profesionalitāte vēl nav bijusi tur. Bet tā gadās. Nu, tā ir dzīve, jā. Mēs ejam tālāk, attīstamies, un tā tas notiek, vai ne? Labs ir. Mācam tālāk, parunāsim par profesionalitāti gan video, gan foto nozarē. Kas tavuprāt ir profesionāls fotogrāfs un kurā brīdī tu vari sākt par profesionālu fotogrāfu vai videogrāfu, piemēram? Kā tev šķiet? Nu, es laikam, ka teikšu tā. Nu, citi apgalvos, ka tajā mirklī, kad tev kāds maksā par to, ka tu bildē vai filmē, ka tajā mirklī tu esi profesionālis. Bet es laikam, ka mēs esam super saturētā industrijā iekšā. Ir īstenībā fotogrāfi, nu tā kā, ja tu paņemtu tagad bumbiņu un mestu, tu visticamāk kādam fotogrāfam trāpītu pa galvu. Tā ir, jā. Bet ne visi tie, bet ja tu tā kārtīgi panalizē un saproti, ir tikai īstenībā, tāda, saujiņa fotogrāfiem, kuriem tu tā riktīgi uzticētos. Ja tu netiktu bildēt kādreiz uz savu fotosesiju vai kādu iemeslu pēc, tev ir visticamākais, ka 3 vai 4 tikai, kuriem tu pazvanītu. Kas varētu tev aizstāt. Man liekas, ka profesionāls sākās tajā mirklī, kad klients var atnākt pie tevis un stāstīt, ko viņš vēlās, un tu saproti, kā ar tiem pieejamajiem instrumentiem tu vari izdarīt to, kas ir nepieciešams, vai tu pareizi, vai tu sagaismo, vai tu saproti kaut kādas tās nianses, tehniskās nianses, kā līdz tam nonāk. Ja tev klients zvana un saka, klausies, zini, bet tā bilde neizskatās tā, tā kā tur apstrāde kaut kas nav, viņa mums pārāk fazī, pārāk mīksti ir, mums gribas asāku viņu tā, kad tu saproti un māki tos instrumentus izmantot. Un skaidrs, ka arī visi profesionāļi mēs vēl joprojām mācāmies katru dienu, kā mēs runājam. Pirms tam Adobe updates nāk katru mēnesi, katru reizi jāiemācās kaut kas jauns. Un man liekas, ka profesionāls sākās tajā mirklī, kad tu māki dažreiz nolikt kaut kādas lietas malā un, paņemt citus instrumentus un lietas un ar viņām strādāt un panākt vēlamo rezultātu. Tur sākās tas profesionālisms un arī visa tā komunikācija un viss pret klientu un to cilvēku. Es ļoti maz strādāju privātajā sektorā, tāpēc man ir klienti vairāk tā kā uzņēmumi un tā. Jā. Man liekas, ka tur dzīvo tas profesionālisms, jo maksāt jau tu arī dažreiz čomam par to, ka viņš ir, atvedis tev 5 dzērienus no veikala un čipšpaku, tu viņam arī iedod tos 20 eiro. Nav jau tā, ka tu viņu tagad pa kurjeru sauc profesionāli. Tas gan, jā. Tas gan, vai ne? Jāmāk izmantot instrumenti un jāsaprot, ko tu dari. Tas tā kā tev ir instrumentu kasta mājās. Tas, ka man ir profesionāli instrumenti, tas jau nenozīmē, ka es tagad esmu celtnieks. Vai ne? Es varu ieurbt to rāmīti, pielikt pie sienas, naglu iesist sienā vai ko, bet vai es māku izdarīt citas lietas? Netaka. Bet cilvēks, kuram tu iedod tos instrumentus, viņš visticamāk var ļoti daudz ar tiem viņiem izdarīt. Tieši tas pats ir fotografijā, video un daudz citās nozarēs. Forši. Labi atbild, man patīk. Labs ir. Turpinam ar klausītāju un skatītāju iesūtītiem jautājumiem. Milzīgs paldies jums visiem. Ir diezgan daudz mums tie jautājumi. Uzreiz atvainošos, ja kādu vārdu es nosaukšu nepareizi. Piedodiet man. Tas gatavs atbildēt uz klausītāju un skatītāju jautājumiem. Tātad, Britānija Mind Fitness jautā. Ko tev, Mārtiņ, principā es lasīšu vienkārši jautājumu. Ko viņam liekas visgarlaicīgāk fotografēt? Jā, tas ir tāds grūts jautājums īstenībā. Ko tev nepatīk bildēt? No visa. Man arvien mazāk un mazāk patīk mazāk patīk bildēt pasākumus. Tas ir reportāžas un precīzāk visus klubus un tās lietas. Tā kā es tās principā vispār vairs nedaru. Kāpēc? Man tūlīt būs 30, man nav visu nakti jāpavada augšā. Plus, es nezinu,
tu esi to darījis, Jā. tu esi daudz to atdarījies, un tu zini, ko tur var darīt. Un, diemžēl tā ir kaut kāda vieta, kur liekas, ka nekas baigi diži nemainās. Un dīlot ar visiem tiem cilvēkiem, kā jau mēs iepriekš runājām, cilvēki, kas ir iedzēruši, viss kaut kas notiekās, tur arī tava tehnika ir pakļauta riskam, ka kāds viņu aplies, ka kāds var uzgrūsties, nogāzt vai ko. Man ir bijis, ka man zipspuldzē nolauž, tā kā no hotšū viņi nost vienkārši. Tāpēc, ka uzdurās virsū cilvēks. Jā. Un tev ir 2 kameras, viena tur, un tu strādā. Un, tas, laikam, ir tas, kas man vairs, uz ko man vairs nestāv, teiksim tā. Bet, tā ir, zini kā, tas jau ir ļoti atkarīgs no projekta. Tu jau, ja tev tas neinteresē, tu jau vairs to neņem vienkārši. Tā ir, jā. Vai ne? Ok, laižam tālāk. Tā, Klaus Cavars. Pareizi? Droši vien, ka pareizi. Klaus Čavars. Vai kādreiz ir sanācis pazaudēt bildes atmiņas kartes vainas dēļ vai formatējot karti? Šis ir labs. Sveiciens Klāvam. Ar nepacietību gaidu tev satikt nākamnedēļ. Katram fotogrāfam, man liekas, ir gadījies, kad viņš ir zaudējis failus kaut kādā veidā. Un, man ir gadījušās reizes, bet laikam viena, kas man visvairāk ir iespēdusies atpakaļ, kad es vienam no saviem bijušiem komandas biedriem bildēju kāzas, ko es nedaru. Es daru tā kā 1 kāzas gadā, un tas ir tikai vienīgi īpašiem cilvēkiem, un tikai tāpēc, lai es sev atgādinātu, ka es to varu izdarīt. Es varu to izdarīt labi un kvalitatīvi, bet tas nav mans. Un es bildēju viņam kāzas, un man ir pilnīgi visas bildes, kur ir kopbildes. Vienkārši ir, jo es bildēju vienmēr ar 2 kamerām. Vienkārši nav. Un, protams, kā jau... Visas bildes ir, bet tās kopbildes nav. Jā, nav kaut kāds segments ar bildēm, nav, kas vienkārši tu esi nomainījis karti. Jā. Viena karta nav pārkopēta. Un, protams, ka ir pagājuši vairāki mēneši, tur mēnesis vai 2, kopš tu esi to bildējis, un tu pa vidam esi to karti noformatējis 11 reizes. Jā. Un tad viss, tu nodod tās bildes, un saka, klausies, mums nav tās bildes, un tāds, fuck, es paskatīšos tūlīt. Un es saprotu, ka man viņas nav. Bet paldies Dievam, mums ir fantastiski instrumenti, ar ko var atgūt failus. Es visu atguvu, visi ir laimīgi, viss tika izdarīts, bet kopš tās reizes es saprotu, kāpēc kamerās ir 2 kartes. Es vienmēr visu bildēju ar 2 kartēm. Vienmēr visu laiku, lai ir backups. Jo tas ir mega svarīgi. Un man arī viss arhīvs, viss stāv 2 eksemplāros fiziski. Tāpēc, ka tas vienkārši ir jādara. Nezinu, kas var notikt. Jā. Jo man pēdējo gadu laikā ir vienkārši tik daudz šitie gadījumi bijuši. Ka tu vienkārši randomā tev tie fotošūti tik daudz pa dienu. Man ir vienkārši dienas, ka man tur 5-6 fotošūti pa dienu maz ir. Un tajā visā burzmā tev kaut kur pazūd. Piemēram, tur kaut kāds super maziņš, tev tur jāizskrien, 30 minūtes, kaut kas jānofušē. Un tu vienkārši atnākot mājās, es vienkārši aizmirsu izkopēt tieši to mazo. Un tad vienkārši nav, ko darīt. Un tad, protams, ka tu esi noformatējis. Man ir mazs tips, kā visiem vajadzētu darīt, ko man pastāstīja viens cits fotogrāfs. Tad, kad tu atnāc mājās, tu paņem pārkopēji karti, bet tu to dari caur savu programmu, vai tas ir Lightroom, vai Capture One, vai whatever, kuru programmu tu izmanto. Un tad, kad tu importēji failus un obligāti vienu bildi vienkārši bišķiņu pakruķī kaut ko. Vienalga, vai viņa tā kā ir tāda, kā tu gribi, bet tu vienkārši 1-2 bildes varbūt pakruķī, jo tad tu zini, ka tie faili ir. Tad viņi ir, ja viņi ir bijuši tajā Lightroomā, tad viņi visticamākais ir uzlikt uz kaut kāda diska vai kaut kur. Un tas ir tāds super safetys, ko es vienmēr daru. Bet ir bijis ļoti daudz arī, kad vienkārši kartes pašas nofeilo, un tad ir atmaksājies tas, ka tev ir 2 tās kartes. Man ir bijis tajās pašās izlašu spēlēs, tu ieliec karti un viņi ir corrupted. Un ko, es pirmkārt bildēju ar 2 kamerām vienmēr, tikai dēļ tā iemesla, ka ja man kaut kas aiziet vienai, tad man ir otra. Un es vienkārši ņēmu otru karti, dabūju bildes no tās. Tā ir laba prakse, un arī ar to kopēšanu tas vienkārši ir
reliģiski jāpieņem, ka tu to izdari, un tad tu vari darīt visu citu savā dzīvē. Jā, vai ne? Man patās cietais disks aizgāja šitā te pa pieskaru, un tur 2 ļoti svarīgi projekti. 2 diskos vienmēr. Un vienkārši, ko darīt, labi, tur tās programmas, kaut ko es tur dabū ārā, bet man nav tieši tas, ko man vajag, nav. Un tagad, kaut kad būs jānes droši vien uz kaut kādu kantoru, kas varbūt padziļinātāk var paskatīties, jo nav varianti. Viens projekts, viens fotosesijas, tur es kaut kāds bildes dabūju, es tur arī atdevu, viss fine, ok, JPEG, bet, tur klients, tur baigi nepamanīs. Bet otrs projekts, tāds, kas bija lielāks, svarīgāks, tās bildes man joprojām vēl nav. Un es gan pateicu, ka šāda situācija un skatīsies, ko darīs, bet rekur var arī būt, ka nebūs. Būs jāpārbildē. Zin kā, ir gadījies, ka kaut kādas fotosesijas produktu tur izdzēs vai kaut kas tur notiek, nezinu, tad produktu tu vismaz vari, varbūt vēlreiz uzfučēt, tev tur tas resurs baigi, kaut kādā, jau jebkurā gadījumā prasa, laiks vismaz, Bet ja ir iesaistīti cilvēki, kuriem ir samaksāti honorāri un nezinu, tur pa lokācijām ir samaksāts un kur daudz visādi iesaistīto pušu ir, un tev tāds izdzēšās, tad droši vien, ka 2 cietie diski 2 kopijās ir the way to go. Tas ir noteikti, jo man ir 2, kas ir SSD aktīvie, un tad ir 2, kas ir HDD vienkārši lielie, kur tiek tāds arhīvs veidots, un man ir daudz viņi. Bet pozitīvi ir jāpārbildē ir tas, ka, ja ir gadījies tā, tad tu jau zini, kas tur būs jādara un kā izdarīt maksimāli ātrāk to visu. Un bieži vien tajās pārbildēšanās tas viss notiek uz pusi ātrāk, bieži vien, ja tas ir bijis. Man gan tādas baigi daudz nav bijušas, bet ir bijis, ka tu esi vienkārši baigi samācies, tu saprati, ok, mums šitais strādāja, daram šitā. Jā. Jā, vienkārši jāpārkāp sev pāri. Tas pats, kad man joprojām ir niķis, ka es joprojām ar to vienu atmiņas kartu fočēju, kaut arī es varu abos fočēt. Es vienkārši nezinu, man visus gadus ir bijis tā, ka es visu laiku to vienu atmiņas kartu, un es esmu tik ļoti pieredzis, ka man tas, tā otra liekas, tā kā kaut kas man traucē bez mazvē, vienkārši tāpēc, ka es to neesmu darījis. Kā man iepriekš visu fočuku bija ar vienu atmiņas kartu, tad tā arī ir, tā kā ar vienu atmiņas kartu. Visu šo gadu laikā nav man bijis tā, ka man vienkārši noklājās, ka es neko nevaru dabūt. Man ir bijuši tās corrupted atmiņas kartes, bet tur ir tā, ka tās programmas ir tik gudras, ka ja tu viņus neesi formatējis to atmiņas karti, tad tie faili, viņi tur patās kaut kur virspusē ir, un viņas, vismaz man ir bijis tie gadījumi, ka es diezgan viegli viņus pat drāvu failus, tur nesičakarētus var dabūt apakaļ. Bet, ja tev ir tur pilnībā noklājusies atmiņas karta, tad, ja tev vismaz 2 atmiņas kartas, tad tā otra vismaz, tur ir. Tur ar atmiņas kartā vienkārši ir tā, ka tu vienreiz to izdari, un tu aizmirsti, bet tu zini, ka būs. Tā ir burtiski 10 minūšu jautājums izdarīt, jo man ir tā otra atmiņas karta. Plus arī investīcija, tev vienkārši paņem un investē. Tā ir tā drošība kaut kā. Jā. Noteikti. To es iesaku visiem, un tas, ko es vēl iesaku, ir, kad tu strādā nevis ar tik, cik tev ir kamerā iespējas ielikt kartes, tikai tik kartes tev ir, bet tev vajadzētu vēl kādu ekstra pāri, lai drošības pēc varbūt vēl tas fails tajā kartē var padzīvot arī, kad viņš stāv. Jā. Tā, Elvis Brauns jautā, vai ir gadījies bildēt kailfoto? Un kas labs sanāca? Kailfoto nav iespējas vēl bildēt, bet Elvis tu var būt pirmais. Labs, var pieteikties. droši piesakies. Bet ir sanācis kaut kādās arī vecpuišu ballītēs, kur ir uzaicināts komandas biedri bijušie uzaicinājuši, ka gribās sievai tādu pikantāku kalendāru uzbildēt. Tad uz to pusi kaut kas ir bijis. Tā kā visu kaut ko varam sadomāt. Tā, tālāk Laura Lakovica. Ko ieteiktu vai jaunajiem fotogrāfiem, lai būtu tādā līmenī kā tu? Ko tu ieteiktu jaunajiem fotogrāfiem, lai viņi būtu tādā pašā līmenī kā tu? Es nezinu, par kādu līmeni ir runa, bet
man liekas, ka tas galvenais ir vienkārši bildēt. Es sākumā vienmēr esmu teicis, ka, ja tev ir kamera un viņa vēl projām izskatās tieši tāda pati, kā izņemta no kastes ārā, tad visticamāk, tu nedari kaut ko pareizi. Tev kamera ir jāliek slodzē. Un tev ir vienkārši jābildē, jāmēģina, jāeksperimentē. Tīpaši, ja tu atrodies vietā, kur ir citi fotografi, es gribu nākt palīgā, vienkārši gribu mācīties gaismas. Es gribu nākt palīgā tev nest tos statīvus, es gribu to saprast, es gribu, būt tajā vidē, kur ir sports vai koncerts. Es gribu vienkārši no tevis mācīties un ņemt to, darīt to. Un mana pieredze rāda, ka fotografi ir superdraudzīgi cilvēki. Tā kā mēs esam kaut kādā ziņā konkurenti viens otram, bet mēs esam draudzīgi un respektabli un saprotam viens otru, un tu vienmēr turi to otru savu kolēģi tonusā, lai tad, kad man vajadzēs to cilvēku, kad es netieku, lai es varu viņam piezvanīt. Un tāpēc visi ir atsaucīgi, vienmēr var jautāt, vienmēr var runāt par to. Un tu pats zini, dažreiz vienkārši rītīgi vajag arī kādu, kurš var atnākt palīgā. Tā ir. Un ja tu vari kādam iedot kaut ko mazliet pamācīt, tad tas arī ir mega iegūms. Un tā kā jābildē. Jā, man liekas, mums Latvija ir forša ar to, ka vienmēr viss var sarunāt. Un mums tās iespējas, tu visu laiku kaut ko var atrast. Kā realizēt kaut kādas idejas, jo visu laiku ar kaut kādu kontakti. Valsts maziņš, tirgus maziņš salīdzinoši, tur daudz viens otru pazīst, tīri vienkārši tā iniciatīva uzņēmība, cik tālu tu vēlies iet tajā visā un sarunāt jau visu, ko var. Jā, to jau pierāda ļoti daudz, arī tu pirms tam strādāji stabilā darbā un darīji šo kā vaļasprieku. Mācījies darīt. Tas arī bija vaļasprieks, tikai es tur vienkārši stabili strādāju. Jā, redz. Jā. Bet doma jau tev pareizi, jā, tieši tā. Ok, labi, paldies visiem tiem, kas iesūtīja jautājumus. Tur bija arī ļoti daudz jautājumu, uz kuriem mēs atbildējām sarunas sākumā, tā kā es domāju, ka tur var atrast to atbildi. Mārtiņ, pēdējais jautājums tev, pirms es tev laižu vaļā. Ja tu spētu ceļot laikā, kādu padomu tu dot sev jaunajam gurķim, kas tikko sāk šo visu darīt? Šis tā grūti. Es nezinu. Man liekas, ka ir daudz kaut kas, tā kā tu esi tik daudz izdarījis kaut ko, kas ir tevi atvedus līdz šejienei. Es noteikti teiktu, ka būtu drošākam iet kaut kā varbūt mērķtiecīgāk vai kā uz kodām lietām un nebaidīties eksperimentēt. Jo ar to, ko es daru tagad, es sapratu, ka ir lietas, kuras tu izdari. Tu zini, ka šitais es esmu izdarījis tieši tik, cik man vajag, lai es varētu visu nodot. Un tad pārējo tu mēģini izdarīt labāk. Kaut kā interesantāk, citādāk, tādā garā. Un noteikti, ka to. Un nebaidīties no tām kameras vispār. Tā kā no kameras un no tehnikām un no tā, ka tu vari pajautāt kādam kaut ko. Nevajag baidīties. Cilvēki ir tik atsaucīgi. Jā, laikam, ka tas pārējais jau. Tā kā grūti pateikt, jo ja es kaut ko izmainīšu tur, tad iespējams, ka es nebūšu šeit. Paskatā. Tāpēc varbūt nevajag. Varbūt vienkārši vajag tā kā paskatīties no malas un jā, bija ok. Ļoti labi. Labs ir. Milzīgs paldies tev par tavu laiku, šo sarunu. Jā. Un vēl tev veiksmi nākotnes projektos, turpmākajā visā dzīvē un ikdienā. Un, lai tev spēks un izturība un veselība, tas pats svarīgākais. Arī tev spēks un izturība, un es ceru, ka mēs arī varbūt kādā projektā kopā tiksimies. Kas to lai zina, kur tā dzīve mūs aizvedīs. Labs ir. Paldies visiem tiem, kas skatījās, kas klausījās. Ar jums bija
podkāsts Fotogrāfu sarunas. Es Aleks un Mārtiņš Goldbergs šodien. Čau, tiekamies atkal nākamreiz. Čau! Ļoti labi!